Pirms 6 gadiem veiktā administratīva teritoriālā reforma jau paredzēja konkrētus rezultātus, tostarp arī noteiktus kritērijus pašvaldībām. Pēc 2013. gadā veiktās reformas izvērtējuma tika konstatēts, nav realizēti visi priekšnoteikumi novadu veidošanā, līdz ar ko nolemts šo reformu turpināt un veidot lielākas pašvaldību struktūras ar lielākām funkcijām un finansēm. Šobrīd situācija ir kāda, jā. Pierīga, Rīga un dažas citas lielās pašvaldības maksā izlīdzināšanas fondā, un pārējā Latvijā jau saņēmēja. Jā. Praktiski visi jau dzīvo no subsīdijām. Jā. Šeit ir jāatrod šis jautājums, lai pašvaldība būtu pēc būtības pašvaldība, lai viņi valdītu gan par sevi, lai iedzīvotāji valdītu paši par sevi, un arī būtu skaidri saprotama finanšu ienākuma bāze. Jā. Kamēr visi tiek subsidēti, protams, šeit grūti būs atrast lielu atbalstu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādājusi un tālākai apspriešanai piedāvā 2 administratīvi teritoriālās reformas koncepcijas modeļus. Vai nu veidot juridiski nostiprinātus novadus, kas paredz samazināt novadu skaitu, tos veidojot ap attīstības centriem, vai arī veidot 29 sadarbības teritorijas ap nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem, kuru ietveros pašvaldības varētu apvienoties brīvprātīgi. Tomēr pašvaldību pārstāvji jau pauduši sašutumu par šādu reformu nepieciešamību. Mēs gribētu varbūt, lai liek mums mierā un arī ļauj attīstīties tādi, kādi mēs esam. Un tad skatāmies, paies gads, 2 vai 3, kura pašvaldība ir spējīga noturēties, kura ir spējīga attīstīties, kur varbūt tās cilvēki saka, nē, mēs negribam vietvaru, mēs gribam pie kādas lielākas pašvaldības klāt. Jā, cilvēki var taisīt referendumus, cilvēki var pievienoties, arī šobrīd likums neliedz to izdarīt. Ja? Tā kā tās pašvaldības, kuras uzskata, ka viņas netiek kārtībā ar savām funkcijām, viņas jau šobrīd var pievienoties kādai citai klāt. Apvienošanās kā tāda patiesībā liek lielu izsaukumu zīmi un tādu brīdinājumu, ka pēc šīs reformas ir iespējams, ka Latvija vairs nebūs tāda, kāda viņa bija, un tās milzīgās teritorijas, ko mēs saucam par Latvijas laukiem, paliks bez pāraudzības savā vaļā, kuras arī cilvēki pamatīs, un tad būs mums tad sāksies lielā problēma. Lai gan ministrs norāda, ka pašvaldība apvienošanās rezultātā tās kļūtu spēcīgākas un konkurētspējīgākas, kā arī būtu iespējams novirzīt lielākus finanšu resursus teritoriju sakārtošanai un attīstībai, Kocēnu novada pašvaldības priekšsēdētājs uzskata, ka lielākā daļa pašvaldību savas funkcijas veic labi un attīst arī veiksmīgu sadarbību dažādās jomās. Tās pašvaldības, kuras domā ekonomiski un plāno un skatās uz savām budžeta iespējām un vispār, jo viņas jau šobrīd izmanto dažādas modeļus. Ja tātad viens variants ir skatās, mums ir kopēja izglītības pārvalde, mums ir kopēja būvvalde ar 6 novadiem. Tālāk mēs startējam elektrības iepirkumā kopā ar 2 kaimiņu novadiem, ar Beverīna Burtnieku novadu. Mums ir kopēja biedrība, kuriem mēs uzturam sakaras ar ārzemēm, bijušais Valmieras rajons. Tā sadarbība jau notiek dažādos veidos, un es zinu, ka, piemēram, dažām pašvaldībām ir sadarbība ar kādu novadu, kas ir jau krietni tālu pāri robežām. Tas nozīmē, kāpēc mums iezīmēt ceļu, ar kuriem mēs drīkstam sadarboties un ar kuriem nedrīkstam. Ja, tā kā mēs paši izlēmjam. Administratīva teritoriālās reformas nepieciešamību Kaspars Gerhards skaidro arī ar to, ka dažu pilsētu tālākai attīstībai trūks teritorijas. Mēs redzam, ka Valmiera ļoti labi attīstās pēdējos gados, ja, un tas ir gan vēsturiski veidojies, un gan tie uzņēmumi, kas ir darbojušies. Mēs redzam arī, ka tagad nāk arī jaunu uzņēmumu klāt. Ja, un tiešām, lai šo Valmieras pilnu potenciālu varētu izmantot, viens vai otrs modelis, vai šī būtu sadarbība starp pašvaldībām, vai tas būtu kāds kopējs juridisks novads, šeit ir jāmeklē risinājumi. Viņiem vajag platības, un viņiem nav kur to. Ja? Un tāpēc tas ir tad 2 ceļi, vai mēs tad griežam katru reizi pa gabaliņām, vai tomēr šo jautājumu risinām uzreiz un kompleksu. Valmieras kontekstā būtisks jautājums arī par dzīvojamā fonda trūkumu. Lai gan Valmieras pašvaldība būtu gatava iesaistīties īres namu izveidē, šobrīd likumdošana to aizliedz. Dzīvojamā fonda lietām likuma grozījumi jau ir Saeimā. Pašreiz šis likums ir atvērts un, protams, diskutējam par to, kā pašvaldībām dod šīs tiesības. Jauno administratīva teritoriālās reformas modeli plānots ieviest 2021. gadā.